bezmaksas konsultācija un kriptovalūta. Vai tev to vajag? Ierakst komentārā es un piekdien izlozēšu vienu laimīgo, kas tiks pie bezmaksas konsultāciju. Kā arī, ja būs ietagojis draugu, saņemsi 100 kronus kriptovalūtas. Kanādas Nacionālā banka iegādājās Bitcoin ETF par 2 miljoniem ASV dolāru. Japāns uzņēmums Metaplanet papildus piesaista 26,3 miljonus ASV dolāru, lai iegādātos Bitcoinu. Vakardien kāds valsts Binance'ā nopirka 36,6 tūkstoši etērijums, kas ir aptuveni 100 miljonu ASV dolāru vērtībā. Vanek analizēja 20 štatu likumprojektu par Bitcoin rezerves izveidi. Un, ja tas tiks izveidots, tad šie štati kopā iepirks Bitcoinu 23 miljardu ASV dolāru apmērā. Amerikas ETF-os par vakardienu Bitcoins ar lielāku outflowu, kas bija 251 miljonus, etērijums arī lielāks outflows, kas bija 40,9 miljoni. Gaidīšu tevi kripto numur 1 kanālā. Visus linkus atradīs kā ierasts profila aprakstā.